sauc Nadežda Pavlova. Es šobrīd strādāju Salaspils 1. vidusskolā un pasniedzu matemātiku jau 15 gadus. Es esmu Liena Varnienko, es strādāju Salaspils 1. vidusskolā un esmu Nadeždas kolēģe. Es atgriezos Salaspils 1. vidusskolā pirms 2 gadiem mācību 4. un 6. klašu vecuma posmā. Mācību grāmatas, protams, ir ļoti daudzveidīgas šobrīd, bet pēc jaunā standarta man likās, ka trūkst vienas vietas tādas, vienas grāmatas, kur būtu salikti daudzveidīgi uzdevumi tieši pēc jaunās, balstoties uz jauno standartu. Lūk, tāpēc mēs padomājām un Liena mani uzrunāja, ka mēs varētu uzrakstīt grāmatu pašas. Un nevar noliegt to, ka šobrīd esošie uzdevumi vai esošais saturs droši vien ir diezgan tālu no tās izpratnes, kas kopumā ir bērnos. Un, diemžēl, kad tu nonāc 6. klasē un saproti, ka tos konceptuālos pamatus skolēns līdz galam nav izpratis, tad ir tāda sajūta, ka varēja jau kaut ko darīt savādāk. Un tas, ko mēs darām šobrīd no tās 4. klases sākot, meklējam tās pareizās pieejas, kā tos konceptus padarīt bērnam ļoti, ļoti dzīvīgus, reālus un saprotamus. Droši vien tas sākums bija tāpat kā visiem skolotājiem. Mēs atvērām programmu, un programmā mēs, zinot, ka kolēģi strādā pēc šīs paraugu programmas, mēs skatījāmies, kas varbūt neatbilst mūsu ikdienas praksē vai tā izpratnē, kā šī programma efektīvāk būtu jārealizē. Un tas bija pirmais, ko mēs izzinājām. Un otrs, mēs patiešām ļoti skrupulozi skatījāmies sasniedzamos rezultātus, jo viena no tām sarežģītākajām lietām tajā ikdienas darbā ir saprast, kur ir tie sasniedzamie rezultāti, kā viņus secīgi izveidot un aizvest līdz tam skolēnam, un tad beigās pateikt, ka temats ir apgūts. Grāmata ir izveidota pēc jaunā standarta, pēc programmas parauga. Ir iekļautas visas tās tēmas, kas tur ir dotas, un viens atvērums atbilst vienai mācību stundai, kur ir iestrādāts arī sasniedzamais rezultāts un vairāki uzdevumi. Un uzdevumi ir izstrādāti pēc solo taksonomijas, lūk, no tādiem vieglākajiem uz nedaudz sarežģītākajiem uzdevumiem. Protams, kā jau kurā mācību grāmatā, tur ir arī kaut kāds atgādnīts iekšā ieliktas, kas ļoti noder bērniem, un arī skolotājiem nav jāmeklē. Un pie svarīgas ir izcelts arī varbūt lietas, kuras bērniem būtu jāzina vai vairāk jāpievērš uzmanības. Protams, gandrīz katrā uzdevumā ir iekļauts arī pāru darbs vai grupu darbs. Dažās vietās ir kāds arī kustību uzdevums, lai bērni ne tikai sēdētu pie galdiem, bet arī pakustētos. Skolotāju grāmatu mēs veidojām ar tādu realistisku skatījumu par to, kā skolotājs strādās šajā 1. semestrī. Līdz ar to mēs esam devuši arī padomus, kā mums liekas atsevišķos gadījumos noteiktus tematus vajag apgūt. Mēs esam arī skatījušies kalendāro plānu, kurā brīdī aptuveni tomēr šīs stundas notiks. Un ar tādu skatījumu mēs arī paturam prātā nepieciešamību atkārtot un to, ka mums ir ļoti dažādas klases. Piedāvājot skolotājiem arī izvēles iespējas starp dažādiem uzdevumiem tematu apgūves procesos. Skolotāju grāmatā mēs iekļāvām arī pārbaudes darbus, lai atvieglotu gan sagatavošanās procesu vai dotu skatījumu uz to, kam ir jābūt pārbaudes darbā, tādā veidā palīdzot skolotājiem. Skolotāju grāmatā mēs arī skatījāmies uz vērtēšanas pieejamu dažādās skolās un arī runājot ar kolēģiem, joprojām piedāvājot summatīvo vērtēšanu tematu noslēgumos un vienlaikus sniedzot priekšlikums formatīvai vērtēšanai ar skatu, ka skolotājs pats izvēlās to veidu, kas atbilst skolas vērtēšanas kārtībai. Tātad mācību grāmatā viens atvērums ir viena mācību stunda, kurā tiek iekļauts teorija par konkrētu tēmu. Ir arī piefiksēts sasniedzamais rezultāts, lai skolotāji būtu vieglāk plānot savu darbu un atbilstoši sasniedzamiem rezultātiem izstrādāt uzdevumi, kas sarežģīti varbūt pēc tādas sarežģītības līmeņiem. Lūk, ir nelielas atgādnes zem tādiem lodziņiem kā svarīgi, grupu darbu uzdevumi vai pāru darbu uzdevumi, jo ir svarīgi, lai skolēni arī savstarpēji komunicētu. Lūk, un temata beigās
mums ir arī neliels apkopojums, kur skolēni var pārbaudīt savas zināšanas par konkrētu apgūstamo tēmu. Un mācību grāmata ir sasaistīta ar darba burtnīcu, kur tiek norādīts arī lapas puses pie veicamiem uzdevumiem. Un darba burtnīca faktiski ir turpinājums mācību stundai, jo mēs ļoti labi saprotam, ka būs skolēni, kuriem šai nostiprināšanai zināšanu būs vajadzīgs vairāk laika, un darba burtnīca noteikti palīdzēs arī vecākiem, kuri gribēs iesaistīties, lai saprastu par šo uzdevumu dažādību un principā par to, kā viņi var atbalstīt skolēnu mācību procesu. Ir arī piedomāts pie uzdevumiem ar tādu nosaukumu padomā, varbūt nedaudz sarežģītākā līmenī, kur skolēns iespējams ātrāk pabeidz vai grib sevi pārbaudīt, var izpildīt arī kādu sarežģītāku uzdevumu. Varbūt viena no tām svarīgākajām lietām, ko mēs centāmies saglabāt mācību grāmatā un burtnīcā, ir sasaiste ar to realitāti, kurā dzīvo skolēns. Un neatkarīgi no tā, vai tā ir mācību grāmata vai darba burtnīca, mēs mēģinājām veidot tādu saturu, kas nemulsina skolēnu. Mēs esam gājuši prom no tām pieejām, kuras varbūt mūsu skolēns vairs neatpazīst ikdienā. Un tas došana ir tas pirmais, ko mums gribētos arī skolēnam tādā veidā palīdzēt apgūstot saturu, kad viņš tiešām koncentrējas uz matemātiskām zināšanām un prasmēm. Un arī atgādināt uz vāciņu ir ļoti laba lieta. Ja bērns aizmirsta varbūt kaut kur nedaudz vai šaubās, tad viņam ir iespēja nav jāšķirsta visa grāmata. Viņš var paskatīties uz vāciņu, kur būs uzrakstīts un piefiksēt svarīgākas lietas, kas jāzina. Man liekas, tas lielais izaicinājums katram skolotājam ir redzēt, ka viņa skolēns sasniedz labāko iespējamu sniegumu. Un jebkuri līdzekļi, kuri palīdz skolotājiem ikdienā kāpināt šo sniegumu, dara gandarījumu. Jo skolotāja darbs ir stāsts par gandarījumu. Un no šīm grāmatām šī sistēmiskā pieeja, papildus atbalsts, pamat priekšmetā, ar kuru mums ir kopumā Latvijā problēmas, es ceru, ka iedos pārliecību, ka mēs visi strādājam ar labākajiem instrumentiem, kas skolotājiem ir pieeja. Lai kur te būtu. Man kā skolotāji šī grāmata atvieglos manu darbu, jo tiks apkopoti dažādi uzdevumi, dažādi līmeņa uzdevumi. Un darba burtnīca ir kā atbalsts skolēniem savu zināšanu nostiprināšanu. Skolotājs mazāk tērēs laika nākamās stundas plānošanai. Vairāk varēs veltīt laiku sev. Man liekas, samazinot gatavošanās laiku skolotājiem, mēs iedodam laiku izdarīt tos darbus, kas ir nepadarīti visas pārējās nedēļas laikā, vai arī iespēju paņemt grāmatu un palasīt. Es tiešām ļoti ilgu laiku neesmu lasījis grāmatas. Vai ne? Jā. Es tikai mācību līdzekļus lasu pēdējā Man ir atvērta grāmata 20. lapusē, es netiek tālāk.